No Madonas novada teju 27,000 iedzīvotāju piektā daļa ir jaunieši vecumā līdz 30 gadiem. Lai mudinātu lauku jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē, Madonā uzsākts apmācību cikls, kurā aicināts piedalīties ik viens jaunietis, kas uzskata, ka laukos ir ko darīt un iespēju ir tikpat daudz, cik pilsētā. Pats pasākums ir vērsts uz to, lai aktivizētu jauniešos, lauku jauniešos šo uzņēmējdarbības spējas, šo ideju īstenošanas, virzienu, kā arī aktivizēt viņus sociāli. Par lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas nodaļas rīkotajiem bezmaksas semināriem lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanas atbalstam interese ir liela. Plānoto 20 jauniešu vietā te sapulcējušies vairāk nekā 50 dalībnieku no visa novada. Jauniešiem būs iespēja izteikt savu viedokli gan par tēmu, gan to, ko viņi vēlētos dzirdēt saistībā gan ar savu ideju. Ja tas ir kaut kas nozarisks, lauksaimniecisks vai kaut kā turisma virzienā, līdz ar to speciālistiem būs iespēja arī plānot, varbūt pagriezt savādāk šīs mācības, iedot kaut ko vēl, tikties ar uzņēmējiem, kas dos to reālo motivāciju. To, ka šāds pasākums nepieciešams, apliecina statistika. No 2000 novada bezdarbnieku gandrīz 200 ir jaunieši. Ar jauniešu bezdarbu ir tieši tāpat kā ar bezdarbu vispār novadā. Bezdarbnieku skaits joprojām ir liels un nav pat sasniedzis pirms trekno gadu līmeni, nav nokrities tik tālu, kāds tas bija 2004. 2005. gadā. Madonas novadā ir apmēram 2000 bezdarbnieku tā orientējoši. Un no tiem ir vairāk kā 200 bezdarbnieki jaunieši. Tas ir 10% no kopējā bezdarbnieku skaita. Nodarbinātības valsts aģentūra atzīst, ka darba devēji jau tā ierobežotajā vakanču piedāvājumā priekšroku dod pretendentiem ar darba pieredzi. Nav nekāds noslēpums, un es neko jaunu nepateikšu, ka darba devēji vēlas jaunus cilvēkus ar šo pieredzi. Bet jautājums, kas viņiem šo pieredzi iedos. Jānis pēc mācībām ir atgriezies Madonā, kur veiksmīgi uzsācis savu uzņēmējdarbību. Apmācībās viņš ieradies, lai daloties savā pieredzē, iedrošinātu nebaidīties īstenot savas idejas. Galvenais mēs to latviešu, kā saka, citi dabu gribētu apgāst. Ka latvietis īstenībā ir vienam otram jābalsta. Jo mēs būsim stiprāki mūsu apkārt, ja mums būs tā iespēja izaugsmai. Teiksim, kad konkurence vienmēr, ko lielākā konkurencē vienmēr izaugs stiprāki. Viens ar otru cīnoties, sadarbojoties, dzimst jaunas idejas, iespējas un kļūsim kopā daudz stiprāki nekā atsevišķi tikai dzīvojot. Un liekas, ka siltumnīcā būtu vislabāk. Siltumnīcā nav vislabāk. Iedrošināt, varbūt tās nedaudz pastāstīt tīri cilvēcīgi, ka tas nav nekas neiespējams, nav nekā grūta tur. Jaunieši tic, ka lauki var sniegt izaugsmes iespējas. Nākotnes plānus ar dzimto novadu saista arī Rudolfs. Man lauki sirdī tuvāk ir. Pagājušo gadu sāku audzēt ziemas ķiplokus 2 hektārus. Šogad, iestādīju šogad no 2 hektāriem novākšu. Un tagad domāju, kā realizēt to visu un kur to likt. Ir lielas izredzes, tur tikai vajag darīt. Tas ir ilgs process, tas nebūs tā, kad uzreiz tev viss būs. Tur ir jāiegulda, jādomā, jāpārdomā galvenais, lai viss sanāk. Jāskatās kaut kāda viena no savām sirdslietām. Tad ir visvieglāk strādāt un arī to mērķi gribās sasniegt un arī vieglāk uz viņu iet.